jau pēc pāris dienām bija pirmie klienti. Nodibināja savu uzņēmumu, Idea Events. Tavs vārds jau ir jau tāds zīmols pats par sevi. Jau. Galvenais tā mierīgi. Tā nekas, visi pieļauj kļūdas, visādīgi varbūt, vai aiziet bērnu treniņiem, vai kaut ko vēl padarīt mums pēc tam vakariņas, un tad es sāku strādāt nākamo maiņu. Sveiks, mans vārds ir Lauris Hercenbergs, un man pamata nodarbošanās ir produktu un pakalpojumu fotografēšana un video veidošana. Un man vienmēr ir ļoti interesējusi arī uzņēmējdarbība kā tāda. Un tāpēc tādas personīgas intereses pēc es esmu uzaicinājis pāris viesus ar mani parunāties šeit. Un parunāties par to, ko viņi par to domā, kā varbūt sev piesaistīt potenciālus klientus, kā komunicēt sociālajos tīklos. Un vispār par to, kā viņiem dzīvē iet, ko viņi dara, kas jauns, kādas aktualitātes. Šobrīd es ierakstījis pirmās 2 epizodes. Ceru, ka būs vēl. Tā kā jā, skaties, klausies. Atstāj arī kādu atsauksmi, kā tev šis viss patīk. Paldies tev! Būs, nebūs. Sākam? Jā! Jā. Šitā nevar teikt, tas uzreiz tāds stress, ja tad sākam. Mēs sākam? Jā. Vienkārši jāsāk runāt. Vienkārši jāsāk runāt. Tā, Antra. Lauri. Jā. Tu esi uzsākusi kaut ko jaunu. Vismaz ne to, ko tu dari jaunu, bet vismaz tādā formā, kādā tas ir. Pareizi? Pastāstīs nedaudz. Jā. Tad tieši Mārtiņa dienā nodibināja savu uzņēmumu Idea Events un piedāvāju dažādas pakalpojumus. Šobrīd tas pakalpojumu klāsts ir diezgan liels, bet es skatos un taustos tagad, kas būs tas, kas aizies, kas būs tas, kas neaizies. Un kas ir tas, kas man pašai, ko man pašai patīk darīt, un kas ir tas, ko man nepatiks darīt. Un kaut kā jāsaka, ka ļoti veiksmīgi laikam bija tas, ka man jau iepriekš ir pieredze, un cilvēki laikam zina, ir pamanījuši kaut kādus darbus. Un tad tiklīdz kā es palaidu sociālajos tīklos ziņu par savu uzņēmumu, tad jau pēc pāris dienām bija pirmie klienti, kas gribēja dažādas darbiņas. Vienam uzņēmumam norganizēja pasākumu pēc kādām 2-3 nedēļām jau uzreiz pēc uzņēmuma atvēršanas. Un tad marketinga pakalpojums vairākiem uzņēmumiem arī sniedz. Un tad arī vienlaikus ar uzņēmumu tapa mūsu un Riverside Kuldīga kopdarbs, stāvlokuma koncerti, kas arī ir šobrīd tāda liela sastāvdaļa no tā mana darba, kas arī prasa diezgan daudz, un tas ir tāds pirmais lielais projekts pagaidām. Klausās kaut kas, daudz kas, vai ne, sākumā? Jā, ļoti daudz. Ir arī tādas mājaslapā var redzēt visus tos piedāvājumus, un tur tiešām ir ļoti daudz. Es jau smējos saku, ka tur tikai santehnikas pakalpojumi vēl pietrūkst. Kā visdažādākais, bet tajā visā ir apvienots tas viss, ko es protu, ko es daru, ko es esmu darījusi, varbūt kas izdodas, kas ir izdevies. Un tāpēc arī ir tas piedāvājums tāds plašs. Man liekas, tas, ko tu arī tikko pieminēji, kad nebija nemaz cilvēkiem baigi jāstāsta, ko tu dari, kas ir tā pieredze, jo man liekas, ka šobrīd ir tā, ka, ja tu aizej uz pasākumu un redz, ka tu tur darbojies, tad skaidrs, ka šis pasākums jau ir kaut kādā līmenī, jau bišķiņ augstāk, jau viss jau tur ir. Tavs vārds jau ir jau tāds zīmols pats par sevi jau izveidojies. Man tā šķiet vismaz. Paldies! Tā ir. Paldies! Bet tas droši vien arī ir... Tāpēc, ka tas ir tāds mans sirdsdarbs. Tā man ļoti, ļoti patīk, un man tas ļoti uzlādē. Un man tas ir arī katru reizi tas savs izaicinājums. Nenozīmīgi no tā, cik šis pasākums ir liels vai mazs. Es vienmēr to daru. Arī, lai kas būtu pasūtītājs vai lai kam es to taisītu, es vienmēr to taisu kā sev, kā savu. Kā man ir ļoti, ļoti tāda vēlme to visu izdarīt precīzi, perfekti un tā, lai galvenais pat ne perfekti. Jo arī, kā es, piemēram, saku sadarbības partneriem, ko mēs strādājam kopā, gan tehniskajiem nodrošinātājiem, gan māksliniekiem, ka galvenais tā mierīgi. Tā nekas, visi pieļauj kļūdas, visādīgi var būt. Galvenais nevajag uztraukties tā, lai viss ir forši. Un tad, ja ir tā komanda, kas visi dara to, arī tāpat no sirds un kas grib tā forši izdarīt, tad vienmēr viss sanāk tā, ka ļoti labi.
Bet es pieņemu, ka ja mēs strādātu tā, ka ja viņi tur zinātu, ka ja viņiem būtu kāda kļūda, ka pēc tam būtu viņiem tur pārmetumi vai kas, tad bieži vien var nesanākt. Bet tieši, manuprāt, tā panākuma atslēga ir tajā, ka visi radīt to vēlmu visiem iesaistītajiem izdarīt vislabāk. Un tas tā arī kaut kā vienmēr tā labi sanāk. Jā. Bet ir arī, tu esi skuldīgi atvedus tādas mākslinieks kā Daddy was a Milkman no Lietuvas un Everett and the Two Dragons no Igaunijas, kas, viņi kotējās diezgan augstu, ne? Tas tā kā bezmazliet pie mums būtu prātu vētra. Jā. Ir, vai ne? Viņi kaut kur tā. Pat Daddy was a Milkman bija arēnā Rīga ar simfonisko orķestru arī un tur. Tas arī bija tāds milzīgs pasākums. Un tāpat mēs arī šovasar runājām. Vēl sarunājāmies, bija doma, ka viņi varbūt brauks uz stāvlaukumu koncertiem. Bet mums tā kā nesakrit tie datumi, bet varbūt nākamgad atkal atbrauks. Tas, ka nav tā, ka tu viņus tikai dabūjuši šajien. Piemēram, Daddy was a Milkman, viņš tev pēc koncerta izsauc paši uz skatuves, apskāva, pateica paldies. Tur laikam ir arī ar tiem māksliniekiem tā. Savstarpējā, vai ne? Tas arī ir tas pats, ko es sacīju par tām emocijām un par to, kā mēs to darām. Man arī ar visiem māksliniekiem kaut kā, ar vairākiem ir izveidojies pēc tam vēl tāda saikne. Mēs komunicējam, jo es arī vienmēr domāju par viņiem, kad viņi atbrauc, lai viņi justos brīnišķīgi. Jo, piemēram, tas nav noslēpums, Daddy was Milkman. Es sarunāju, ka viņš brauc uz šejien par stipri mazāku honorāru nekā ir tas viņa standarta honorārs. Man vienkārši paveicās, jo tad, kad viņa menedžeri pienāca man klāt, viņi saka, tev ir kaut kāda īpaša aura. Viņi saka, mēs sākumā, kad es ar viņiem ēpastā sākumā sazinājos, viņi saka, mēs sākumā, kad lasījām tavu ēpastu, mēs jau teicām, ka nē, nebūs. Un tad pats Daddy was Milkman atnāk un saka, nē, mēs brauksim. Un tā arī es ar viņiem runāju, es viņiem piedāvāju, kā, ko es varu atļauties, bet ka es ļoti, ļoti gribētu. Un es apsolīju viņiem šo braucienu skuldīgi padarīt kā viņu tādu kopīgu atpūtas braucienu, ka viņi paši izbaudīs un atpūtīsies. Un tieši tā arī bija, jo viņi pēc tam man atsūtīja ziņu, ka šis viņiem ir bijis tiešām brīnišķīgs koncerts. Jo nav jau tikai koncerts, ir laiks pirms, ir laiks pēc, tas, kur viņi iet, kā viņus sagaida, kur viņi apmetās, kā tas viss ir nokoordinēts un arī tā savstarpējā komunikācija, tas arī ļoti svarīgi. Forši. Ir kāds, kurš var dabūt arī tādas uz šejienu. Turklāt tajā mazajā laukumiņā. Man jau arī citi ir atteikuši. Bet tomēr. Piemēram, Milky Chance gribēja. Kaut kāda bija tā doma. Nesanāca. Bet ne šogad. Varbūt nākamgad. Tieši tā. Tavā mājaslapā vēl bija arī par to, par mārketinga pakalpojumiem, visādām tādām lietām. Minēja tur digitālais mārketings, respektīvi sociālā tīkli un visādas šādas lietas. Kā tev šķiet, kas šobrīd strādā? Man liekas, ka nav tāds tāda viena laba recepte, kas strādā visiem. Man šķiet, ka katram ir ļoti, ļoti jāsaprot tas, kā viņš sev parādīs un kas ir tā viņa mērķa auditorija. Un tad tā arī strādāt. Un katram tas noteikti ir dažādi. Bet man kaut kā šķiet, man patīk, kad ir brīva komunikācija, viegla komunikācija. Tāda, kur gan šis sekotājs, gan mēs paši jūtamies ērti. Tā. Un, man šķiet, ka tas ir tas svarīgākais. Bet tāda viena recepte noteikti nav. Un tāpat es vēl skatos un taustos, kā kas aiziet. Gan man pašai, gan citiem. Bet man liekas, ka svarīgi, piemēram, tiem pašiem stāvlaukuma koncertiem. Vispirms tapa tā doma. Es uzbūru to ainu, kā tas izskatīsies uz vietas. Dažādas elementus un tikai pirms vispār sākām komunicēt, mēs salikām kopā to lielo bildi, kā tas viss būs un kā tas viss izskatīsies. Un tad paturot prātā to bildi, mēs arī veidojam visu šo te komunikāciju, šos te vizuālos materiālus un tā kā, bet katram droši vien ir tas savs. Protams, visiem. Pilnīgi viens un tas pats nestrādāt. Kas no tavas pieredzes
tā kā, piemēram, ja jātirgo biļetes no pasākumiem, tās ir Facebook reklāmas vai kaut kas tāds? Jā, lielākais, tas, ko es esmu tā pārbaudījusi pēc tipariem, visvairāk strādā Facebook reklāmas. Un arī apmaksātās reklāmas, jo, labi, piemēram, tie konti, kuriem ir jau daudz tūkstoši sekotāji, viņiem ir vienkāršāk ielikt postu, piemēram, par gaidām koncertu, un tad viņš tiek maksimāli cilvēki ar viņu dalās, un viņš tā kā aiziet arī uz citām pilsētām. Bet par cik mums nav tik ļoti daudz tie tūkstoši sekotāji, tad mēs liekam arī maksas reklāmas. Un es jums lieku pa visu Latviju, konkrētās pilsētās. Tā mēs jau arī zinām apmēram, kurš ir tās pilsētas, kurš pērk biļetes, kuldīgas koncertiem, kurš brauc, un tad arī tajās mēs liekam. Un paskatoties biļešu paradīzes, mēs šobrīd darbojamies ar biļešu paradīzes sistēmā, es redzu, ka tad, kad es esmu ielikusi reklāmas, tad man ir nopirkts biļetes Jelgavā, nopirkts biļetes Talsos, Saldu, Liepājā. To es arī redzu, ka tas tā kā atmaksājās. Jā. Un vēl jau visu laiku ir jārunā par to. Lai cik liktos par daudz, bet dažādos veidos. Un vēl kas pēc tādām pēdējām reizēm, ko es esmu pamanījusi, šie rīli, kur ir cilvēki, redzami vietējie kuldīdznieki, piemēram, prātspēlēs. Šis te rīls, tā kā ļoti daudz tūkstoši reižu tika skatīts. Pirmajā vakarā jau bija 8000, un pēc tam tas skaits vienkārši aizgāja, auga. Un tad man šķiet, ka cilvēkiem patīk tādas vienkārši saprotams un ikdienišķas lietas. Tas noteikti aiziet labāk nekā skaista afiša. Vai ne? Es arī kaut kādā Instagramā tur uztaisīju tādu aptauju arī par līdzīgu to, ko patīk cilvēkiem redzēt. Un ļoti daudz minēja, kad redzēt to pašu cilvēku, kurš darbojās, un aizkulises, vai kā tie procesi, piemēram, ražošanā, vai pasākumu organizēšanā. Tu pati neesi domājis, vairāk sevi tajā savā kontā, jo es arī dzirdējis no tādiem, no tur guru, ka pa lielam šobrīd, ka tu bezmazai vari kā savu personīgo kontu to arī uzņēmumu komunikāciju veidot. Man liekas, tev vispār vajadzētu, ideja events, un tad vēl beigās Antra Grīnberga. Jā, protams, es esmu par to domājis īpaši skatoties uz to, kā tu darbojies, jo tas ir forši, taisnība, jo arī šīs te. Un es pat domāju, ka cilvēkiem būtu ļoti interesanti redzēt, piemēram, aizskatu. Jo apmeklētājs atnāk uz koncertu, tad, kad viss jau ir sācies. Jo viss sākās ar to mirkli, kad beidzas mēģinājums un atveras ieeja. Tad jau viss ir sācies, un tad vairs nekas nenotiek tāds. Es domāju, ka būtu droši vien interesanti redzēt to procesu pirms, kāds ir mēģinājums, kā mēs tur darbojamies, kāds viss notiek. Droši vien, ka tas būtu interesanti, bet noteikti pie tā jāpierod. Mums kā latviešiem jau tā grūti varbūt sevi. Ir. Es arī, tā kā tu teici, ka es kaut ko mēģinu darboties un darīt, nav tā, ka vajag nākt tā pavisam dabiski. Bet izskatās ļoti dabiski, tad varbūt kaut kā. Paši, prieks dzirdēt, bet Bet mēs jau sākam tagad stāvlaukuma koncertos arī, tā doma bija, kaut kādas reklāmas jāliek kaut kādā mērā, bet viss mākslinieks jau mēs nepasauksim šeit pirms koncerta. Kādu arī pasauksim, bet ne visus. Un tad domājam, bet kāpēc ne mēs paši? Tā kaut kā. Un tad arī tas viens rīls tappa, un tā doma ir arī turpmāk, kā mēs ik pa laiciņam atgādināsim par sevi. Jo man šķiet, ka arī tas var būt tāda vietējo auditoriju strādā, ka mēs redzam, kas ir tie, kas veido šo produktu. Un kā tas top, tas arī tā interesanti. Bet man pašai arī jāatzīst, man ļoti patīk skatīties, kad es redzu, kad cilvēki filmē sevi darbībā. Tas ļoti interesanti, bet pie tā jāpierod. Par tādām aizkulisēm runājot, es vienkārši iedomājos, ir varbūt kaut kāds interesants atgadījums no pasākumu organizēšanas. Vai kaut kas tāds pilnīgi jocīgs, nezinu. Brauc mākslinieks, viņam tur prasības tādas, ka tev liekas, kāpēc viņam to vajag? jā. Prasības, kad brauc mākslinieki, ir dažādas. Bet
Lielākoties ir tā, ka viņi atsūta, viņiem ir tāds standartā, mēs viņu saucam par Comfort Rider. Visiem jau ir tāds standarts, kur viņi sūta gan uz festivāliem, gan uz mazākām vietām. Un viņi ir tiešām ļoti, ļoti dažādi. Un daži ir tādi, ka, lai nodrošinātu tās visas komforta prasības, tur nepieciešams ir 2 dienas un milzīgi daudz naudas. Bet visi ir cilvēki, un ar visiem visu var sarunāt. Un mums, principā, nav bijis laikam neviens mākslinieks, kuram mēs tiešām būtu nodrošinājuši visu, ko viņš prasa. Bet mēs izdarām tā, lai ir forši viņiem, lai ir forši mums. Galvenais ir runāt. Mēs runājam, mēs sakam, mēs nevaram varbūt visu to, bet mēs varam to un to. Un tad visi vienmēr ir aizbraukuši apmierināti. Tā kā, bet par šīm prasībām tas tā... Arī interesanti, piemēram, Lady Gagas Comfort Riders ir uz, ja nemaldos, 4-5 A4 lapām. Okay. Un, es par viņu neesmu pat redzējusi, bet kolēģi sacīja, ka tur ir, piemēram, arī sarkanās Skittles konfekts. Sarkanās? Kādam ir jāizlasā? Jā, tas. Un, tā kā ir visāds interesants lietas. Jā. Bet mums tā nav tāds bijis. Nē, mums nav tāds bijis. Mums viss ļoti brīnišķīgi. Mums brauc tikai brīnišķīgi mākslinieki. Un visi tiešām ir tādi ļoti forši. Jā. Labi. Tev tagad ir, kad pāris mēneši pagājuši ar šito, bet tu vēl arī strādā pašvaldībā, vai ne? Un tu vēl arī mācies, vai ne? Jā. Jā? Kā tu jūties? Es tagad zinu, kā ir strādāt 2 pilnās maiņās, bet pagaidām ir ok. Tā ikdiena, protams, ir citādāka, jo es nostrādāju savu darbdienu, tad es braucu mājās. Tad vai aizved bērnus uz treniņiem vai kaut ko vēl padaram, uztaisam vakariņas, un tad es sāku strādāt nākamo maiņu. Okay. Un arī brīvdienas, protams, man nav šajā laikā bijušas. Es esmu strādājis arī katru sestdienu svētdienu. Viena svētdiena bija brīvdiena, kad es nestrādāju, neatvēru datoru. Bet tas ir mazliet citādāk. Tad, kad tev ir tāds mērķis un tādas ambīcijas un tāds dzinuls, tas ir citādāk. To ir darīt daudz foršāk. Es vakarā attaisu to datoru un tad tā ar prieku tā kā netiešām aizsēžās un tad višķiņ tādu skropjāņas. Tad jāceļās jau bez mazāk. Jā. Man tā gadās, ka es vakaros ar... Bet pagaidām, kamēr es saprotu to savu vietu un to savu darbību. Tad... Bet tu mācies arī par kaut ko līdzīgu? Kultūras vadība. Toliņai ir jāraksta diplomdarbs. Un tad es arī domāju to tēmu. Tā kā mācības būtu pabeigtas, priekšā tas diplomdarbs. Un tad es domāju arī droši vien, ka man jādomā kaut kas tāds, kas man tiešām noderētu un kas man interesētu. Un tas noteikti būs par kuldīgas kultūras piedāvājumu un papētīt kaut ko. Bet es vēl esmu ceļā uz to, ko es pētīšu. Bet, tas viss ir saistīts un ir jau pagājuši 4 gadi. Sākumā kopā 4,5 gadu jāmācās. Tad, kad es tieši sāku strādāt kultūras nodaļā, es arī sāku mācīties, jo kultūras vadības studijas nebija nokomplektētas 2 gadus, jo vienkārši acīm redzot cilvēki nevēlas īpaši mācīties kultūras vadību. Un bija tikai Rīgā. Bet es tikai nebija gatava braukāt uz Rīgu katru piekdienu, sestdienu. Un tad tieši nokomplektējās. Mēs esam 5 kursā, kas mācās kultūras vadību. Un ir bijis forši. Diezgan labi. Jā. Droši vien interesanti apvienot visas tās 3 lietas, jā. Es ļoti labi māku apvienot. Tādā ziņā, ka piemēram, es mājas darbos māku ielikt savus darbiņus iekšā. Tā kā mazāk pildīt mājas darbus, jo paņemt no kaut ko no tā, ko es jau esmu darījusi. Tāpat, piemēram, scenāriju, pasākumiem, tāmas un plāni un mārketings un viss. Jā, tādā ziņā, ka tu jau to dari, tad tas ir višķiņ citādi nekā tu. Jā, un arī praksa, piemēram, ir ļoti labi, ka citi iet praksi, tad es praksi arī kā eju, bet tas ir tas mans pats darbiņš. Tad šovakar ir atkal šitās erudītas
Draugu spēles. Draugu spēles viņas saucās. Tagad viņas saucas draugu spēles. Okay, un es varu pastāstīt, kāpēc. Tāpēc, ka tad, kad viņš bija prāta spēles, tad mazāk cilvēku pieteicās. Tas, laikam, psiholoģiski likās nopietnāk. Bet tik līdz es viņus pārsaucu par draugu spēlēm, uzreiz pieteicās vairāk. Ļoti labi. Bet tas mārketings nemainījās. Nekas saturā nav mainījies, bet dalībnieki ir vairāk. Super. Es tik labi, Jā. Bet droši vien, ka tas tās arī strādā. Labi, ok, tad es tev arī ilgāk neaizturēšu, jo to droši vien vēl kaut kas jāpaspēj varbūt sagatavoties vai kā. Bet jā, šovakar ir draugu spēlēm. Nu, tiksimies, lai var draugu spēlēs. Tu jau arī esi mūsu komanda. Nu, tā laikam tagad sanāk, vai ne? Paldies tev, ka tu atsaucies šim eksperimentam. Paldies. Forši, paldies.